Saeimas tieslietu komisija no 2017. gada tie, kas 9 gadi ir pagājuši, 9 gadu laikā izdarīts šajā ziņā nav nekas, ir 17 reizes tieslietu komisija domājusi, ko vajadzētu darīt. Un pirms vēlēšanām, kā zināt, šogad ir vēlēšanas, ļoti enerģiski beidzot rīkojās tieslietu komisija, lai izglābtu kādu vienu konkrēto ģimeni. Atcerieties, pirms vairākiem gadiem tika tikpat enerģiski glābt mākslinieks Vilipsons. Un jau tātad 13. aprīlī pavisam nesen ir stājies spēkā senāta nolēmums lietā, ar kuru tika atzīts, ka Latvijā dominē krimināltiesībās cietusī personas intereses, un šī ģimene, kur bija paņēmusi kredītu, nopirkusi dzīvokli Latvijā, ka šīs īpašumtiesības viņiem jāzaudē. Bet ir grozījumi. Ir pieņemti tikko 21. aprīlī, ir grozījumi, ļoti steidzamā kārtā pieņemti grozījumi Krimināla procesa likuma 360. pantā, kas turpmāk atbildību uzliks kam? Tiesnešiem.